Jaguar XF. Tāds glīts, elegants, biznesa klases sedans. Tā vien liekas, ka šeit pasažieru vietās visticamāk lielākoties būs tukšums. Vai nu var būt blakus kundze vai sekretāri kādam sirmām kungam labākajos gados. Vismaz tāda varētu būt šī automobīļa sūtība virs šīs zemes. Ja tā labi padomā, tad te zem motora pārsega ir noslēpts 2 litru turbo dīzels ar 180 zirgspēku jaudu, un bez visa tā šis automobīls ir aprīkots ar inteliģento pilnpiedziņu. Kas ir inteliģentā pilnpiedziņa? To tad mēģināsim noskaidrot. Izsvarojums starp asīm ir tāds, ka pārsvarā 90% ir aizmugurē, 10 priekšā. Tā tas ir ikdienā, kad tu brauc pa labu ceļu. Taču tikko ceļa segums izmainās, vai nu tas ir slidens, vai apledojis, vai grāns, vai lai kas tas arī nebūtu, izsvarojums mainās un var būt pilnīgi pretēji. Priekšā 90, aizmugurē 10. Varbūt 50/50. To visu izlēma pilnpiedziņas inteliģentās sistēmas vadības bloks, un šī sistēma nepilnās 16 sekundes simtdaļās spēja noreaģēt uz ceļa segumu un pārveidot piedziņu no priekšas uz aizmuguru vai otrādi tā, kā tas tajā brīdī ir nepieciešams. Tā kā praktiski šo automobīlu pat ar izslēgtu asistentu un pretizslīdēšanas sistēmu ir ļoti grūti dabūt no ceļa. Jau labu laiku autobūvē ir tā, ka zem šīs lielās pannas neko citu pannu mēs neredzam. Plasmas vāks, zem kura tad ir tie 2 litri ar turbīnu, kas spēj no sevis izspiest 180 zirgu spēkus. Protams, ka pats saimnieks tur apakšā neko neredz, un viņam tur arī nekas nav jāredz, ja nu vienīgais eļļas tausts un logu skalojamais šķidruma trumulītis. Tāds izskatās Jaguāra dzinējs. Var jau būt, ka kādam vairāk iepatīkās, lai šeit apakšā būtu 3 litru benzīna motors. Tas viss, protams, ir iespējams, bet droši vien, ka šie 2 litri būs tas dzinējs, kurš visvairāk arī iespies sirds Jaguāra cienītājiem. Ja pa ceļam no mājām uz biroja vai otrādi sirmajos matos mazliet iesitās mendeli un gribās patrakot, un ja ir kāda trasa tūmā, tad ar šo droši var dzīties iekšā trasē, kā mēs jums to jau šodien nodemonstrējām, un kaunā ar šo te palikt nevar, jo 180 zirgspēku dīzelim dara brīnums, dinamika ir fantastiska, un vēl kas šeit ir diezgan labs rādītājs, tas ir degvielas patēriņš. Ja mēs nekur netrakojam, ja mēs nesportojam, bet mierīgi cēli braucam savās ikdienas darīšanās, tad vidējais degvielas patēriņš ir kaut kādi 5,5 līdz 6. Ja droši vien tas ir taisns ceļš, piemēram, Rīga-Liepāja, tad varbūt, ka patēriņš nokrītās pat vēl zemāk. Un tās priekš tik sportiska automobīļa jau ir lielisks rādītājs. Bagāžnieks varētu teikt, ka te ir pat milzīgs. Grūti saskatīt to galu, kur nu vēl aizsniegt līdz turienē. Te var salikt visu kaut ko, vēl jau vairāk, ka krēslus aizmugurējos arī var nolocīt. Problēmas kā jau jebkurā sedanā ir tas, ka te nevar dabūt liela gabarīta mantas iekšā. Ja vajag slēpjas, tad var. Ja vajag man tur tikt iekšā, es arī vēl varu iespraukties, bet ja vajag veļas mazgājamo mašīnu, tad droši vien jau ka vairāk nē. Lūk, toties ir kāda ekstra sedanam, tā ir patīkama. Nav jāvirina bagāžnieks pašām ciet, pārsvarā gan tas ir crossoveriem. Līdz mūsu basketbola zvaigznes porziņa augumam man vēl mazliet jāpaaugās, bet nekāds baigi knapais jau es arī neesmu. Viss liecina par to, ka vietas te ir apmēram tā kā biznesa klasē lidmašīnā, tā tad ēst. Ja gadījumā sagribās pasēdēt aizmugurē, kamēr tur sēž šoferis, nekāda problēma. No otras puses, šis auto tomēr vēl ir tas, pie kuras stūras gribās vairāk sēdēt pašam un neļaut tur nevienam baltos cimdos un kepkā tevi vizināt. Visus sīkumus par šo auto droši vien vislabāk ir uzzināt nekur citur kā Jaguar mājaslapā. Pie viena var arī piemeklēt krāsu, kādu labāk patīk.
Es redzēju pa gabalu ar vienu aci sarkanu, izskatījās ļoti skaisti. Nu ko, bet jāizbauda šī te inteliģentā pilnpiedziņa, kamēr tāds auto vēl ir mūsu rīcībā. Savukārt jums vien novēlu to, lai vienmēr ar šādu un jebkuru citu auto būtu uz ceļa droši un patīkami.